Čau visiem! Ir jauna daļa un jā, šādi izskatās pagaidām. Soli šodien baigo lietu, rīt vēl lielāk, tāpēc domāju, varbūt tās līdz tam vakaram, kad sāksies lietas iebetonēt. Ja nākamās dienas vispār nekādas. Un jā, bet baigi daudz vispār. It kā nekas tāds, bet kamēr norost, jau ir paliec bez spēka šo mālu. Viņš tāds riktīgi smags, jau bija aizmirsts pa gadu. Viss sliktāk augsne laikam uzreizēs pūru, kur taisīt pamats. Drusku pastrādājis un pabeidz to veidni. Piepildījām ar apakšu drusku, lai atspiež ar šādu te maisījumu. Kaut kāds vecais grants, kaut kāds. Viņš ir druska māla, bet es domāju tāpat 100 reizes labāks nekā šis te tīrais māls. Šis te bija, ka jau 2 ķēres gadījumā jau vajadzēs riktīgi piespiest. Tā tīvs māls. Un jā, te ļoti daudz būs jālai iekšā. Plats. Likšu akmeņus, varbūt ne plienakmeņus, bet tur ir skalotie. Un tagad gribu uztaisīt vēl drusku tā, lai šis 21 mm ļoti smags. Salīdzinot ar iepriekšējiem, tad šis tiešām tāds riktīgi maktans. Jā, klausīju jūs padomām, uztaisīju paliekošo veidu. Cik paliekojuši saplāksnes visnos, bet, jā, pieķēru skrūvēm, kā jūs teicāt. Pagaidām patīk, bet es nezinu, kā būs dabūt ārā un vispārējo. Bet iespējams šis būs kaut kas ļoti labs. Jā, tagad uzlikšu drusku atstutēs, it kā te izskrūvu. Nezinu, cik tas betons tur izspiedīs, it kā jau baigi neko neizspiedīs, tāpēc jāskatās. Varbūt iedzīšu 1-2 man materiāls ir. Vienīgi sūdīgi, ka tas ir šis te. Viņš jau spundīt, tas ir forši, bet viņš nav rievots. Tad pašam nāks čakarēties ar to zāģi. Bet nekas. Pirmā masa. Tad, jā, aplīmējas viss tās skrūju vietas. Tātad betons bija ieliets, kaut kas ar kameru nočakarājās riktīgi un viņi nevarēja dabūt pie dzīvības. Bet, jā, betons ir ieliets.
Tā, tūlītās parādīsim āras. Lietas pa laimi uznāca naktī. Jau atveņoja pēc diennakts. Jā, ļoti labs saplāksnis priekš vēļņiem. Es te esmu viņam tās malas ar laku apgājis, lai nesūc papildus. Kā viņam tur krāsī, bet, dubults neplīst. Te jau drusku pažūsi, bet, jā. Te man atplēsa pašvainas dēļ, jo te, ka ņēma ārā, es rāvu nost, un es biju, bija aizmirsis, ka man tās skrūvas, viņas laikam drusku izrāva ārā. Bet, tas jau augšs. Tu var dzirdēt, ka, te praktiski ļoti labi skan, kad nekas nav aiz muguras. Augšā drusku. Paņemšu 2-3 dībeļus. Un tad pagaidīšu kāds pāris dienas. Tagad tāpat laika soli sūdīgi jānoskrāpē. Jāpaņem varbūt kaut kāds fleča ripa, kaut kāda speciālā. Un jāuzliek baks virsū, tāpat kā te. Un jā, geomembrānu tad es pēršu ciet uz šo te masu. Man te viņi ir diezgan daudz sabērti. Var izmantot tik, cik pašiem jāsarok. Jā. Tad jānogriež pēc līmeņa. Viss. 5 maizes uz 2 metriem, drusku vairāk pa 2 metriem. 2,3 metri. Efektīvā daļa, un tad te būs tas čakars, jā, stūris. Nezinu, ko darīšu te. Iespējams pārmūrēs blokiem līdz augšēji, līdz tam. Bet, jāpadomā, jo, kaut kā negribās tagad šito te visu jaukt ārā, pirms nav šis sacietējis, un ruberīts jāuzkaus un jāuzliek stūtis. Lai viņš stūtē kaut ko. Tā it kā man arī jātaisa kaut kas. Tā kā jā. Tā kā paldies pieteikumiem, kas pateica, ka šis tiešām varbūt no sākuma pirmā reize man tagad bija grūtāk. Nākamreiz zināšu, ka jāizskrūvē tās skrūvas, pirms kaut ko vispār darīt. Man drusku atlauza. Bet kopumā ideāli. Es teiktu ideāli. Tik viegli nogāja nost veinis. Es domāju, pats pa sevi viņš arī būtu vieglāk nogājis nost, bet jā. Drusku ir pāris caurumiņi, bet tos izmantošu atkārtot nākamajās lējiena reizēs. Tā kā jā, tas par šo. Varbūt arī dažiem interesē kaut kas ne tikai pa mājas celtniecību, bet arī kaut kas no dārza. Vīnogas, tas tāds mans hobijs, ko es gribētu uzsākt jau sen. Viena vīnoga man ir iestādīta, bet tā ir tāda mežonīga. Bet šogad es izdomāju, ka es gribu uztaisīt tā kā Austrijā, tādās vīnogu audzēšanas valstīs, tādu, es nezinu, kādu statīvu priekš viņām, lai es varētu audzēt, pa smuko. Šādi te, lai viņam tiek saule, lai visu pēc tādiem standartiem. Un šis ir mans izpildījums. Tad šī pirktā vīnoga Rožlajās, lai braucām kaut kur pakaļ. Šādi te šķirni. Vēl neko nevar pateikt, bet, stādu pa 8,50 un stāds viņš bija 2 reizes biezāks. Es izgriežu šodien ārā. Atstāšu tikai 2 dzinumus katrs savu pusi. Tad te man ir mantotās vīnogas pārstādīja. Viņas ir vecs, bet, ir ieaugušās un zem ārā jaunos dzinumus. Es gan gaidīšu šos te, kad šitie izaugs, bet, labi. Alumīnija šīs te kaut kāds vecais vats, nezinu, vecais kabelis, kam viņi izmantoja trosu. Bet, sasēņi arī uz skrūvas. 2 colīgie dēļas simtnieki. Un
Jā, 3 stabi. Patiesībā šitie visi stabi man bija, viss man pilnībā ir bijis. Neko neesmu pircis, tāpēc, jā. Ļoti patīk. Vēl es tikai korīt nopirkšu, to gan es paņemšu depo, vai kur viņi būs lētāk. Un tagad tā iepatikās, kad jātais vēl viens. Un to taisīšu šeit. Ja kādam interesē, tad varēšu nofilmēt. Tad, jā, būs kopā 4 vietas. Un varbūt sastādīšu, nestaisīšu pa vienai 3 metri, varbūt 2 uz 3 metriem. Te jau redzēs. Lai gan tā jau arī izskatās tīri ok. Tad te ir man pagaidām viss nemīļākā istaba. Nu jau viena palikusi, tā laikam arī paliks. Vismaz pagaidām. Pa visiem caurumiem līst iekšā. Jo kamerā arī var redzēt tagad tie lielie lieti. Te vienkārši brutāli viss lapš. Ai. Ātrāk gribas to jumtu nomainīt, jo tad, šis neizturēs, šis vēl vienu gadu. Un liek mazies arī izdzimuši. Tad jau varēs mainīt jumtu, netraucējot viņiem. Tā kā jā. Nu, patiesībā šī visa daļa tiek celt pilnībā viss no jauna. Te nekas netiks saglabāts laikam. Jā, tā kā pirms tālākas darīšanās es izdomāju varbūt jāpamēģina noslīpēt, drusku pabružāt tos stabus, jo pēc tam būs grūtāk. Nu, tīri tikai tādai zināšanai, jo griezt šie stabi paliks redzam jaunie. Un būs tā diezgan augsts griezt, jā. Tik labi, kad bloki ir apakšā, vismaz nepūdē tagad istabu. Jo, jā, ja šeit būtu koks, tad tas viss būtu vienkārši briesmīgi. Tā kā jā. Tātad esam beidzot pacēluši visus šos te aptuveni izlīmeņojuši. Ko redzēt, te 2 ķieģeļi, arī gandrīz 2 ķieģeļi, un te ir 1 ķieģelis, un tur ir neviens ķieģelis, kā viņš ir izliecies tās visas sienas. Viss šis siena ir aizgājusi. Vienkārši totāli, bet tagad izņēma tās balstas, jo viņi vairs nav bija vajadzīgi. Mēs bijām pacēluši vēl pat tādu tiešas vēl, cik mēs bijām atbalstījuši. Un tagad izskatās, jā, ļoti augsts. Viņš gan te, ko var redzēt, ka viņš vēl ir izliecies. Jo, kā nekā tās masa ir diezgan liela, kā nekā visi jumti tur tagad. Tie vairs netur. Viņi ir ar atstarpīti. Un, jā. Sanāk tā. Un tagad nākamā lieta, ko darīt, būtu jāpieliek pāris šie dēļi, lai sasaistītu, jo viņi tagad ir aptuveni. Cik varējām, tik varējām salikt. Pēc 95, 90, 95, 90, kaut kas tāds.
92, nu, plus mīnus 3 cm staigā pa visiem. Bet priekš šīs mājas tas ir ok. Reku ir 2 gada žuvis materiāls, aptuveni 2 kubi. Bija paredzēts šķūnītim malks. Bet malks šķūnīt mēs uztaisījām tur no atgriezumiem. Un labi, ka tā. Un tāpēc tagad šo izmantošu priekš griestiem. Bet, nu, vispirms mizu nedrīkst atstāt, tas skaidrs. Mizi jāvāc nost. Un arī drusku jānoslīpa augšu. Vai apakš, kā skatīsies kā. Un jā, tā kā šķūnīšu video celšanu varētu redzēt te. Bet, nu, tagad drusku pāris dēlīšu uz vakara pusi apstrādāšu. Kā redzējāt, tad tas process ir diezgan ilgs patiesībā. Lai gan es biju arī tā domājis, ka tā būs, kamēr abas puses ar slīmes paiet laiks. Un slīpēšana vēl tīri ok, ja tev patiesībā var redzēt to starpību, bet ne tik daudz kā iepriekšējā. Es ceru, ka nebūs redzamas tās vietas tik ļoti, kur ir tie stāpelējums bijis. It kā krāsoši, jā, nu, varbūt beicēji drīzāk nekā krāsoši, negrib varbūt padarīt koku tik nedzīvu, varbūt to teksturu dekoru, bet tas nav baigi ekoloģiskais. Bet, nu, visi tie ekoloģiskie maksā, nu, naudu milzīgu un, jā, te tas ķirmīts ir pastrādājis vai, nu, kaut kāds, nu, varbūt neteiksim ķirmis, bet kaut kāds izgrauzis. Bet, nu, tas arī iedod, es domāju, kaut kādu to sajūtu, to garšu tam kokam, ka nav tīri nopirkts veikalā kalibrētais. Un te var redzēt ļoti labi, man liekas. Es nezinu, cik kamerā var redzēt labi, kur slīpēs. Šis nav, šis ir. Un ar sajust var, viņš tāds ass vēl joprojām ir, nav tā kā gludi evelēts, bet nevar salīdzināt ar šito te, jo šitas ir, nu, neapzāģis, kā jau lielākā daļa zina. Uznesām tagad 2 dēļus, bet, nu, jā, būs ko darīt, kā saka, darbs milzīgs, bet, nu, pa lielam, es domāju, vienreiz šādas masīvas griestas uztais un vairs dzīvē. Ja jumts ir labs, tad es domāju, maniem bērniem arī nekas nebūs jādara. Jo, kur šie griesti man mājās, šī te otrajā stāvā, tad, nu, reiķina 70 gadu viņi izskatās kā jauni. Līdz ar to varbūt ir vērts pacensties. Jo te ir augšā ies lielie, te jau redzējuši drusku vēlāk. Un lielie man, jā, maliņi pirmkārt ir maziņi, kas jānotēš, un virsma, nu, labi noslīpē drusku ilgāk, bet, nu, pa lielam liederīgais laukums ir daudz lielāks. Te jau kādu, pat 2 kvadrātmetri sanāktu, cik te viņš varētu būt. Varbūt nākotnē nopirkšu to ēvelu, bet
divpusējo vai kā tās sauc. Bet, nu, pagaidām man iztikšu šos te. Ja kādam interesē, tad viņš maksāja zem 60 eiro AliExpressā ar 2 ripām. Nu, šī gan ir atsevišķa ripa, ko es pirku. Bet, nu, jā, efekts ir redzams krietni. Tā kā jā, beidzot tā vasaras diena skaista. Te mēs jaucam nost to šķūni. Un, jā, dēļi te arī nāks. Tos kaut kur izmantojuši, bet šādi, es nezinu, vai esmu radījis. Šis ir mans zivdīķis, 3 gadu projekts, lai atdzīvinātu viņu. Un nu, tagad izskatās tā, viņš bija pilnībā aizaudzis, nekas te nedzīvoja, nekādas zāles, izņemot šos vilku valus. Tagad te ir, nu, palicis viens amūrs, bet, nu, 2 platpieres, sarkanās karūs, grunduļi, raudas. Pagaidām tas viss. Tātad esmu atnācis uz Dravu. Nebija bijis 2 nedēļas sanācis. Un pa lielam kopš man uzpām par roku. No bitēm tad es drusku paņēmu brīvu. Un jā, viņas tur bija baigās cūcītas sastādā. Nu, šajās te sataisījuši tur. Nācās izņemt rāmis. Viņām ar karalieni pazudus. Iespējams, ka nospietoja, jo tur nu, bija ļoti stipra saime, bet nu, nebija laika pielikt tās rāmīšas, varbūt tāpēc aizlidoja. Bet tad es te atgriezusies karalieni, lai gan pagaidām es nezinu, tur vienkārši tagad ir tie pēri. Pirms tam nebija, varbūt izveidojuši vai nezinu. Tiešām it kā viņa tagad novārgusi, dēļ tā, kad 2 mēnešus varbūt nē, bet pusotru mēnesi nebija. Karalienes tagad it kā ir. Nu, vienīgā, kas tagad ir šitas spiecis, ir vienīgais, kas tāds varētu, kas izskatās ok. Varbūt jānopērk tā karaliene 2. Bet, nu, es nezinu, tagad jau jūlija vidus, iespējams jau pa vēlu. Nu, zin kā, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Iespējams, neko nedarīšu, ļaušu dabai pašai izdarīt visu. Izdzīvos, neizdzīvos. Galvenais, lai vismaz viens izdzīvo. Un te jau nākamgad ar savādāku skatienu pieiešu. Bet jā, nu tagad painteresēšos par tām mātēm, varbūt nopirkšu kādu, ja man tuvumā būs. Pasūtīšu vai kā. Jo te viņas visas izbēra, nu kā tur, ka medus arī izlīs, tur negribēju ņemt tādas, viņas nav nogatavināts līdz galam, bet nu, viņas ir kroplīgās. Tur kaut kādi ir izsādas sūdiņi sataisīti. Kaut vilnīši un saurumu un vēl viss kaut kas, bet nu izdarīšu. Gā. Nav baigā pieredzes līdz ar to. Arī nav standarta stropi, tas arī patiesībā diezgan apgrūtina visu. Tā kā jā, aptuveni šādi tā stāvoklis viss. Varētu būt labāks, bet nu, dzīves pagaidām visas 3 ir, lai nu, kādā šajā te kondīcijā katra ir. Bet jā, paldies, ka skatāties mans video. Paldies, ka komentēji, dod padomus, un te jau tiekamies nākamajā epizodē. Davai, čau!